Esam sapulcējušies un gribam, es vēlos no sevis un no visiem pārējiem, katram vienam, kurš klausīsies šajā gadā, mums it kā ir sācies jaunais gads, un šajā gadā novēlēt, lai mēs būtu uzticīgi mazās lietās. Mums ir šodien šī trešā tēma par dzīvību un par nāvi. Un es gribētu, lai šīs mazās lietas, kas ir izkaisītas visā Bībelē, kas ir izkaisītas praviešu gar rakstos, lai šīs mazās lietas būtu mūsu daļa un mūsu īpašums. Caur Kristus spēku, caur to, ka viņš to visu ierakstītu mūsu raksturos. Mēs redzam, kas notiek pasaulē, to mēs šodien nerunāsim, bet mēs redzam, kad nebūs vairs nemiers, nevienprātība, nelēnprātība tautu un cilvēku starpā, nebūs žēlastības un mīlestība daudzos izzudīs. Mēs redzam šīs lietas, kas tuvina mūs pēdējai krīzei. Krīzei ekonomikā, krīzei savstarpējās attiecībās. Tuvina krīzei arī ticībā, ja mēs nebūsim uzticīgi mazās lietās. Kristus ir teicis ļoti skaidri. Ja būsiet uzticīgi mazās lietās, tad jūs paliksiet arī uzticīgi lielās lietās. Tāpēc arī šodien, kad mēs runāsim, skatīsimies šo apcerējumu un domāsim, kas mums vēl ir jāizlūdz, lai Kristus to ierakstītu mūsu sirdīs, mūsu raksturā, lai pastāvētu rītdien, ne jau tikai šodien, un parītdien, un nākošo nedēļu, mēnesi vai gadu, kas mums ir vajadzīgs. Jo mums priekšā ir tikai divas lietas, vai nu dzīvība, vai nu nāve. Un šodien, arī iesākot šo sabatskolu, es jums visiem novēlu, lai mēs spētu Kristu pagodināt. Jebkuros apstākļos un jebkuros jautājumos. Un tāpēc īsi pielūgsim. Debes Tēvs, mēs esam pateicīgi par to, ka tu mūs esi jau iepriekš brīdinājis, esi rakstījis un paskaidrojis, kādi būs notikumi, kas būs pasaulē, būs draudzē, kas būs arī mūsu sirdīs, un ko tu vēlies redzēt. Un mēs izlūdzamies šo žēlastību, lai mēs spētu pacelt šīs lietas, kuras varbūt trūkst man un varbūt kādam citam, lai mēs saprastu patiesību, pieņemt un kļūt tīri balti. Tāpat kā tu, tāpat kā tava sirds bija vienmēr uzticīga tēvam, vienmēr saprata un darīja tēva prātu. Un dāvā šo žēlastību arī mums katram, un katram vienam, kas klausās, un katram vienam, kas domās par šiem jautājumiem. Svētī šīs pārunas un esi mums grēciniekiem žēlīgs. Tavā mieru, apsardzību un gudrību. Tavā vārdā, Jēzu. Amen. Amen. Kā jau es pieminēju, mums ir apcerējums dzīve un nāve. Vai dzīvība un nāve. Es jau nezinu, kā tas ir angļu tulkojumā. Varbūt Juris var pateikt. Dzīvība vai dzīvība? To vārdu var abējā tulkot, bet es domāju, ka tur problēma nav, it kā saprotams jau ir. Jā, saprotams tas ir, jā, pilnīgi pareizi. Un lasot šo ievadu, es te atradu
man ir abas divas grāmatiņas, gan krievu, gan latviešu valodā. Es atradu, ka krievu valodā ir pēdējā rinkopa sākas ar kaut ko tādu, varbūt, ko krievu brāļi ir klāt pielikuši vai latviešu brāļi ir noņēmuši. Šīm tematam es gribētu, vispirms es nolasīšu, varbūt, kas saprot krievu valodā. Как мы можем оказать на наибольшее влияние на окружающих? Павел отвечает, живя достойно Евангелия. Un man šis teikums tā ļoti, ļoti uzrunāja. Un kā mēs varam uz šo pasauli, lasot šo atmiņas pantu, uz šo pasauli atstāt vislielāko iespaidu, kā te ir rakstīts. Kā mēs varam vislielāko iespaidu atstāt uz apkārtējiem? Un Pāvils atbild, dzīvojot достойный, atbilstoši. Evaņģēlija cienīgi. Evaņģēlijā cienīgi, jā, tātad parādot cieņu evaņģēlijam un Kristu. Tātad, kā mēs to varam? Ja var pateikt to atbilstoši evaņģēlijam, un tas ir evaņģēlija cienīgi, tad cienīgi tā kā evaņģēlijs to prasa. Tā kā prasa. Un Pāvils šajā atmiņas pantā, ko viņš saka? Kas mums ir Filipiešiem 1:21. Ko viņš saka? Es ļoti skatoties 65. gada tulkojumu, skatoties sinoidālo tulkojumu, Glika tulkojumu, tad, un Glikā ir tā rakstīts, 21. pants. Jo mana dzīvība ir Kristus un miršana man nes augļus. Te ir rakstīts latviešu drusku varbūt savādāk. Doma jau it kā būtu, bet skaidrāka viņa ir šajā Glika tulkojumā. Kā jūs domājat? Dzīvība ir Kristus. Ko tas nozīmē? Mana dzīvība ir Kristus. Jā, Kristus, tad Pāvilam viss bija Kristus tikai, vairāk nekas nebija. Tāpēc tajā ir sacīts, ka Kristus un mirt ir iegūms. Mēs par to runāsim vēlāk, protams. Bet te ļoti svarīgi ir, kad viņš jau ilgojās ne tikai te būt tā Kristu, bet viņam gribās reiz, ka tas pienāktu, tāpat kā mēs taču ilgojamies, jo viņš jau nebija nekādos labos apstākļos, bet viņš arī apzināja, cik svarīgi ir to Kristu sniegt citiem, un tāpēc viņš te savieno it kā parādīdams, cik svarīgi ir, kad mums šī ticība un šī cerība, ka mēs to gribam piedzīvot, un tāpēc tas ir iegūms visa tam tas mērķis, tad šeit vārds šī cerība jau dominē ļoti izteikti, par ko mēs jau pagājušajā reizē runājam. Tāpēc ir ļoti svarīgi viņam, kad Kristus ir visā, ne tikai arī šajā dzīvē, bet šajā dzīvē viņš grib, lai citi to saņem. Jo nevar būt, ka tikai viņš pats var iegūt, un tā viņa mīlestība parādās kā uz Kristu uz līdz cilvēkiem, bet viņš gribētu kaut to momentu varētu piedzīvot. Ja tādas ilgas nav, ja tāda cerība nav, tad jau tam vairs nav tas tāds pilnīgs segums, ja tas ir tā. Un es domāju, ka šeit arī atmiņas pantā mēs redzam to lielo atšķirību, kāda ir mūsdienu kristietībai
un tām vērtībām, kas ir mūsdienu kristietībā, salīdzinājumā ar apustuļa Pāvila kristietību un pirmās draudzes kristietību. Jo es saprotu, ka viņiem jau, ja viņi pieņēma Kristu, ja viņi kļuva par kristiešiem, tas nozīmēja būtībā, ka tu zaudē pilnīgi visu. Un tas arī nozīmēja to, ka tu esi gatavs atdot savu dzīvību. Ja tu pieņem Kristu un ja tu kļūsti par kristieti, šodien taču tā nav. Un es domāju, ka šodien arī mēs varam salīdzināt. Nu, viņš saka, ka dzīvot viņam, tātad šī dzīve, viņam pilnīgi zaudē savu nozīmi, visas šīs pasaules vērtības zaudē savu nozīmi, un dzīvot viņam ir Kristus. Es domāju, šodien kristieši taču arī mēs domājam, lai tur veidotu ģimeni, mēs domājam par to, kā mēs audzināsim bērnus, mēs domājam, mēs strādāsim, mums ir vajadzīgs darbs, mums ir vajadzīga izglītība. Mūsdienu kristiešiem un kristietībā, lūk, tās visas arī ir vērtības. Bet šeit mēs redzam, ka Pāvils sludina evaņģēliju un viņš parāda to savu ceļu, kurā viņam tas viss zaudē savu vērtību un viņam ir tikai Kristus. Es tā šeit redzu to lielo atšķirību un kontrastu, ja mēs paskatāmies uz kristietību šodien un to, ko šeit apustulis Pāvils saka šajos vārdos, ka dzīvot man ir Kristus, tas sevi ietver ļoti daudz. Jā, pirms tam arī tieši vēl 19. 20. pants, 20. pantu, Filipiešiem 1:20, jo es gaidu un ceru, ka es nevienā lietā nepalikšu kaunā, bet kā vienmēr tā arī tagad atklātībā Kristus tiks pagodināts manā miesā, vai ar dzīvību, vai ar nāvi. Tātad viņam nav svarīgi, cik ilgi viņš nodzīvos uz šīs zemes, bet viņam ir svarīgi, kā viņš nodzīvos. Un tāpēc uz šīs zemes viņam dzīvot ir Kristus, tad viņam sirds nesāp par sevi, bet par citiem, un lai viņš varētu šeit būt tāds, pagodināt Dievu, tur tālāk arī vēl tas būs, vai ne? To jau mēs tur pēc tam varbūt vēl pētīsim, bet respektīvi tā, kad viņš vērtē, ka šī dzīve jebkurā gadījumā, lai cik viņa ir gara, viņa vienmēr ir īsa, bet mūžība ir gara un vērtība, un vienkārši mirt ir iegūms tāpēc, ka viņš pēc tam būs uzreiz kopā ar Kristu, jo kaut ja nomirst, pēc tam nākošais mirklis ir satikšanās ar Jēzu, un tātad viņam nav bailes no nāves. Kaut gan nāve visiem mums ir ienaidnieks, bet viņam nav no tās bailes, un viņš vēlas būt kopā ar Kristu, jo tas ir daudz labāk, bet viņš ir gatavs palikt miesā, lai būtu noderīgs un varētu būt derīgs evaņģēlija pasludināšanā un darīt šo darbu Kristu un Dievam par godu. Jā, te sākumā minēja par to virsrakstu, vai dzīve, vai dzīvība. Ir lieta tāda, ka citās valodās, tā pašā angļu valodā, viens vārds life, ir latviešu valoda 2 vārdi, un krievu valoda arī 2 vārdi, un to life var tulkot gan kā dzīve, gan kā dzīvība. Te es paskatījos to idiomātisko grieķu tulkojumu, kas tā precīzāk cenšas saprast to atmiņas tekstu Filipiešiem 1:21, tad tur ir tā, ka mana dzīve, bet dzīvība atkal var tulkot kā grib, sastāv no Kristus. Tātad Kristus ir dzīvība, Kristus ir augšām celšanās un dzīvība, citos tekstos viņš pats to saka. Un tālāk apustulis Pāvils saka, nāve man būs ieguvums. Tātad kāpēc? Tāpēc, ka līdz ar nāvi apustulim Pāvilam un jebkuram, kas ticībā Kristum ir miris, beidzās šīs zemes cīņas, un nākošais moments, ko viņš ieraudzīs, tas būs augšām celšanās rīts, kad viņam sāksies pilnīgi cita dzīve, ko acis nav redzējis, ko auss nav dzirdējis, kas nevien cilvēks sirdī nav nācis un ko Dievs ir sagatavojis tiem, kas viņu mīl. Tātad šis ieguvums, šis nāves ieguvums ticīgam cilvēkam, uzticīgam cilvēkam, kāds bija apustulis Pāvils, ir vislielākais ieguvums. Un viņš nedomā tikai par sevi. To jau šīs dienas tēma runā, ka viņam personīgi būtu labāk atbrīvotam, labāk nomirt un būt pie Dieva, bet viņš šeit vēl paliek
lai kalpot. Tad arī tas kalpošanas prieks ir arī līdzdalība Kristus kalpošanā, un tas uztur šo garīgo dzīvību. Nu, tādas ir dažas galvenās domas šajā tēmā. Nu, un pie visa tā mēs varam arī pieminēt tādu faktu kā patstāvību. Un proti Bībelē ir aprakstīta Dieva bērnu pastāvība darbā. Un mēs zinām, ka darbs nes grūtības, bet šajās grūtībās Dieva bērni tomēr parādīja lielu pastāvību un tādus notikumus, kā piemēram, bet no Antiohijas un Ikonijas atnāca jūdi un pierunājuši ļaudis un apmētājuši Pāvilu akmeņiem, vilka to ārā no pilsētas, domādami, ka viņš ir miris. Nu, tātad viņš bija bez samaņas, sasists, akmeņiem nomētāts. Un tālāk, kad mācekļi ap viņu bija sapulcējušies, viņš uzcēlās un iegāja pilsētā. Un nākamajā dienā viņš ar Barnabu devās ceļā uz Debri. Nu, šeit rodas jautājums, vai jūs visi zināt, kāpēc viņu akmeņiem nomētāja? Nu, protams, pētot Bībeli, mēs zinām, kāpēc. Nu, vai viņu noturēja par zagli? Nu, kas tad bija iemesls? Viņš bija sludinājis evaņģēliju un evaņģēliju par Kristu. Un šī iemesla dēļ viņš iepriekšējā dienā bija gandrīz zaudējis dzīvību. Un tagad viņš ir nonācis Derbē. Un ko viņš tai Derbē dara? Pasludinājuši evaņģēliju šī pilsētā un ieguvuši labu pulku mācekļu, viņi griezās atpakaļ uz Listru, Ikoniju un Antiohiju. Apustuļu darbi 14, 19 līdz 21. Un arī Listra ir tā vieta, kur viņu nomētāja ar akmeņiem par to, ka viņš sludināja evaņģēliju. Viņš aizbēg no Listras uz Derbi un atkal sludina evaņģēliju. Un kad mazliet apstākļi nomierinājušies, viņš atgriežas atkal Listrā, viņam tur vēl ir interesanti. Un kas Pāvilam bija? Protams, mīlestība, protams, ticība, liela dedzība, bezbailība, mēs varētu sacīt, bet arī pastāvība. Un viņš saprata savu aicinājumu, un lai mani akmeņiem nomētā, tas vēl nav iemesls, ka es atlaistos no sava aicinājuma. Paldies! Jā, paldies! Jā, un mums ir šis arī temats Kristus paaugstināšana. Mēs tagad pit kā paskatījāmies šo ievadu, un tālāk mums ir Kristus paaugstināšana. Filipiešiem 1. nodaļa 19. pants. Jo es zinu, ka tas man par svētību izdosies caur jūsu lūgšanu un caur Jēzus Kristus gara palīdzību. Ko vēlējās Pāvils, lai viņa dzīvē cilvēki ieraudzītu, saprastu, un lai arī viņš to saprastu? Ko viņš vēlējās? Kas tas ir par iznākumu? Kas tas, pēc kā viņš... Kas tā bija par viņa svētību, kad caur jūsu lūgšanu? Lūdzu, Lilijāna. Nu, te arī manā tulkumā ļoti labi skaidrs pateikts. Nesīs glābšanu. Par caur lūgšanu, caur Jēzus Kristus upuri atbalstu, caur Jēzus Kristus cilvēki iegūs glābšanu. Par ko brīvību no grēka, brīvību no ļaunuma, brīvību no šīs pasaules samaitātības, no visa ļaunā brīvību. Tur, kur būs tikai svētums, taisnība un miers un līgsmība pie Dieva. Ko viņš vēl lūdza? Labi, mūžīgo dzīvību? Nu, es domāju, ka tas jautājums par 19. pantu, ko apustulis Pāvils saka, jo es zinu, ka tas man par svētību izdosies caur jūsu lūgšanu, tad tas ir turpinājums iepriekšējiem pantiem, un arī iepriekšējais 18. pants, par ko runā, ka Kristus top sludināts visādā veidā. Un apustulis Pāvils turpina, ka viņš zina, ka tas man, tā kā apustulim Pāvilim, izdosies par svētību un caur jūsu lūgšanu un caur Jēzus Kristus gara palīdzību.
Jā, nu tā praktiski es pie sevis izjūtu, ja man ir kaut kāds, ko es redzu, ka man tuvu mīļi cilvēki kaut kur aizvirzījušies, aizgājuši no tā visa, tad es arī tā esmu lūdzis, es kungs. Ja es dzīves neko nevaru, varbūt, ka pēc tam tas atstās kaut kādu rezultātu, tad labāk, lai tā arī notiek. Tā kā tā arī, kad mēs varam līdzīgi kaut ko domāt, vai dzīvība, vai nav, bet lai tikai tas cilvēks tiktu glābts, tas tuvais cilvēks. Un Pāvils jau arī to tādā veidā, tādā kontekstā arī ar šo atmiņas pantu, viņš jau arī to pauž tādu. Tieši tā, lai iegūtu cilvēki to, tādēļ, jo viņš ir gatavs arī dzīvot un paciesties, bet viņi, kā jau es tur sākumā sacīju, viņi ilgs jau ir tur nokļūt, un lai visi nokļūtu tur. Bet pat cik tas nav iespējams, tad viņš dod arī šo momentu, kad vai nu dzīvam, vai arī miršot, bet lai tikai tie cilvēki pieņemtu šo patiesību par Kristu, jo Kristus ir visiem, lai ir mīļš, to viņš arī tā pasaka. Tātad viņš gribēja ko ļoti skaidri pateikt ar savu dzīvi, vienalga kāda viņa ir. Viņš grib, lai cilvēki ko ieraudzītu viņa dzīvē. Lūdzu, Juri. Nu, tā jau ir, lai ieraudzītu Kristu. Tad Kristus dzīvība un arī nāve pagodināja Dievu. Un to pašu arī dara uzticīga viņa kalpu dzīvība un nāve. Un tad viņiem ir augšām celšanās cerība. Un pirmos gadsimtos, tad, kad ļoti vajāja pirmo gadsimtu pirmkristiešus, tad jau ir tas teiciens, ka viņu asinis bija kā sēkla. Un tajā apoloģijā Tertuliāns rakstīja, ka jo vairāk jūs mūs nopļaujat, mūsu asins ir kā sēkla, un jo vairāk mēs vairojamies. Tā kā tas dara godu Dievam, jebkādā gadījumā. Tā kā Sātana karš vai cīņa pret šo kristiešu un Kristus sekotāju dzīvību ir bezjēdzīga. Es tā paskatījos tā grieķu valodā, tā dzīve vai dzīvība, par ko mēs te diskutējam, ir tas grieķu vārds dzao vai dzao, un tas arī nozīmē gan dzīvi, gan dzīvību, gan dzīvības elpu un visu pārējo, ko mēs te tagad runājam par ko. Jā, paldies, Lūdzu, Līga. Es domāju, ka šeit ļoti svarīgi ir pievērst arī uzmanību tam, ka viņš runā par to, kad vai nu ar dzīvību, vai ar nāvi, bet viņš vēlās, lai Kristus tiktu pagodināts viņa miesā. Un es domāju, ka šeit tas ir tāds ļoti svarīgs moments, kam būtu jāpievērš uzmanība, un kas man liek aizdomāties, ko Pāvils ar to domā, kad viņš saka manā miesā. Jo, viens ir, kad mēs Kristu pagodinam ar saviem vārdiem, kad mēs sludinam evaņģēliju, bet šeit, kad viņš runā par pagodināšanu viņa miesā, es saprotu, kad viņš runā par uzvaru, par Kristus uzvaru par grēku viņā, jo es saprotu, ka tā lielā cīņa jau bija par to, ka Sātans apgalvoja, ka nav iespējams Dieva baušļus izpildīt, ka Dieva baušļi ir pārāk smagi, pārāk nospiedoši, un ka to vienkārši nav iespējams izdarīt. Bet Jēzus atnāca un parādīja, ka to ir iespējams izdarīt. Un Pāvils pats par to runā, viņš saka, ka Dievs sūtīja savu dēlu grēcīgās miesas veidā, lai viņš grēku, kas bija miesā, pazudinātu uz nāvi, un tālāk, lai šī bauslības taisnība tiktu piepildīta mūsos, kas nedzīvojam vairs miesai, bet garam. Un es saprotu, ka šeit ir tā nepārtrauktā cilvēka cīņa, vai nu miesa, vai nu gars. Un tas pats bija arī Pāvilam, bet viņš dzīvoja tā, ka lai vai viņam ir jādod pat sava dzīvība, jāiet nāvē, bet Dieva gars uzvarēs.
Un tātad viņš nepaklausa savai miesai, bet viņš paklausa garam. Es saprotu, ka šeit ir arī runa par to. Juris gribēja runāt, ko? Jā, es gribēju pateikt vēl svarīgu domu, kas te apceras sākumā, ko mums vajadzētu ievērot. Kāpēc mēs vispār šādu apcerē mācamies? Tad Sātāna pirmie meli bija, ka mirt nemirsiet visi, ja nepaklausīsiet Dievam. Viņš to iekļauj dvēseles nemirstības mācībā. Bet tagad ir otrs Sātāna meli, ka tagad bieži vien dzirdam pa masu informācijas līdzekļiem, ka nāve ir tāds dabīgs process. Dzīves daļa vai dzīves procesa nāve esot arī tie ir Sātana meli, jo Bībele parāda pilnīgi ko citu. Te jau ir dots tas teksts Ebrejiem 2. nodaļā 14. 15. pants, ka Kristus ir nācis un miris un augšām cēlies, lai iznīcinātu to, kam ir nāves vara, tas ir velnu, un atsvabinātu visus, kas visu mūžu nāves baiļu dēļ bija verdzībā. Tad vienalga būs divas augšām celšanās. Cilvēkam ir nolēmts vienreiz mirt, un pēc tam tā tiesa. Tā kā būs divas augšām celšanās, pirmā būs ticīgā kristum, un otrā būs bezdīvīgo augšām celšanās pēc 1000 gadiem, pēc Kristus otrās nākšanas, vēl 1000 gadi paies. Tā kā arī šie ir Sātana meli, ka nāve ir dabīgs process. Nāve nav normāls process, un ja nāve pielīdzinās miegam, un ja apustulis Pāvils ticībā Kristum un daudz ticīga mocekļu ticībā Kristum mirst, arī pie uguns sārta vai pie moku rīkiem, moku soliem, kā tas bija pirmos gadsimtos lielajās vajāšanās un viduslaikos, kad viduslaika baznīca daudz lika uz sārtiem, tad nākošais, tāpēc jau viņi gāja kā uzvarētāji. Un pat pretinieki apraksta, piemēram, ka Janu Husu veda uz sārtu, viņi apraksta, ka apbrīnojam, kādā mierā viņi tur devās, it kā sēdēdam uz troņa un pārdomādami svētas lietas. Nu, viņi to pilnīgā ticībā darīja, jo viņi redzēja, ka tūliņ tiklīdz viņa dzīves pavadiens šajā dzīvē tiks pārtraukts, nākošais, ko viņi redzēs, būs atjaunotā mūžība, atjaunotā godība, kas saka, nevīstošais rīts vai mūžīgais pavasars pilnīgā spēkā un veselībā debesu sabiedrībā. Un te mums vēl pirmdienas tēmā ir pieminēts galatieši par to, ka viņš caur sāpēm ir dzemdinājis, lai jūsos būtu redzams Kristus. Un Pāvils savā dzīvē bija pieņēmis lēmumu būt līdzīgam Kristum. Tātad viņš vēlējās savā miesā parādīt Kristu, jeb būtībā izdzīvot visu bauslību, izdzīvot evaņģēliju. Viņš vēlējās parādīt visus Kristus aizstāvētos standartus. Visu viņš vēlējās parādīt savā dzīvē, lai būtu kā Kristus pārstāvis. Tātad brīnišķīga lieta. Un tad ir, ja mēs runājam par Pāvilu, ja mēs runājam par apustuļiem, viņi bija vadītāji. Bībelē atlikuma bērnus sauc par ķēnišķīgiem priesteriem, par ķēniņiem. Un tad ir tā. Tātad padomāsim, kādi mēs esam, salīdzinot sevi ar Kristus atstāto paraugu. Ir manā miesā redzama šī Kristus bauslība, Kristus raksturs. Kā Kristus pagodināja tēvu, kā mēs viņu pagodinām. Un ja mēs skatāmies uz Pāvilu, kā mēs tikko runājām, ka viņš tagad aiziet un dodās atpakaļ uz to pašu vietu. Jo tur viņš nevarēja, viņš vēl nepaspēja pasludināt patiesību pilnā mērā. Saprotiet?
kāda atbildība. Tāpat kā Kristus bija uzņēmies atbildību, lai mūs izglābtu, tāpat arī Pāvels uzņēmās atbildību par tiem visām vietām, kur viņš ceļoja, kur viņš gāja, lai cilvēki dzirdētu vēsti. Un tad kāda ir mūsu atbildība šodien Kristus priekšā? Un kā mēs viņu pildam? Liliana? Nē, Nelēna, vai tu raksta, ka mēs pagodinām Dievu, ja mēs ļaujam darīt mūsu svētus? Un kā tas notiek, brauc Juris jau tikko pateica piemēru, kad vienkārši tas ir process, kurā mēs ļaujam svētajam garam mūs mainīt. Mēs lūdzam, kā vienmēr to arī Miķelis uzsvēris, arī lūdzam pēc skaidras, tīras sirds, mēs pēc tā lūdzam. Svētajā garā mēs lūdzam, lai gars mājo mūsos un lai mums ir spēks darīt tos darbus, ko dara Dievs. Un tikai viņa spēkā mēs to varam izdarīt. Pašiem mums nav šī spēka, jo pestīšana ir dāvana, mēs viņu šo dāvanu pieņemam un ticībā satveram, un tad ļaujam, lai Dieva gars pie mums strādā. Mēs to lūdzam no viņa. Un, protams, arī mēs lūgt nevaram bez svētā gara pat. Mēs neko nevaram paši no sevis, bet tad, kad mums uzrunā svētais gars, viņš pamudina, tad mēs varam to lūgt. Un kad mēs lūdzam garā un patiesībā, un tad Dievs arī maina. Jūs saka, jūs atzīsiet patiesību, un patiesība darīs jūs brīvus no grēka. Un kas tad ir, esmu kādreiz teikusi, kas tad ir nobriedis svētums? Un tā ir pilnīga paklausība, un kas ir nobriedis ļaunums, ir pilnīga nepaklausība Dieva baušļiem, Dieva likumiem, Dieva pavēlēm, visam, ko Dievs ir teicis. Un tas, ko tu sākumā arī pateici, ar ko sākas viss, tā ir mācamies uzticēties mazās lietās. Un tas nemaz nav tik viegli, liekas, ka, kas tad tur? Bet man pašai bija kaut vai piedzīvojums pie reizes, varu pastāstīt. Strādāju dārzos, un Dievs svētīja, ļoti labi visu izdarīju, un tad tur atnāca klāt man tās apkopējas, kas tur bija piebrauc ar mašīnu, parunāties ar mani, un teica, vai cik tu daudz esi izdarījis, un tā. Vai tad es pagodināju Dievu? Es nepateicu, ka pateicoties Dievam es to visu izdarīju. Man pašai tā tik daudz nebūtu, ne spēka, ne veselības, nekā, ka es to varētu izdarīt tik lielu daudzumu darbu. Bet, protams, es izlaboju savu kļūdu un aizsūtīju viņai ziņu WhatsAppā, kad es nepagodināju Dievu, bet tas ir tikai Dieva nopelns, ka es to visu varēju izdarīt. Bez viņa es to nevarētu izdarīt. Tādā veidā es biju priecīga, ka es izlaboju to kļūdu. Īstenībā, ja mēs saprotam šo Dieva vārda, visu to pravietisko līniju un arī vēsturisko draudzes, kristietības, attīstības gaitu, tad mēs saprotam, ka šodien būtu jābūt tādiem pašiem standartiem, kādi bija apustuļa Pāvila laikā. Šodien būtu jābūt tādiem pašiem un vēl pat spēcīgākiem evaņģēlistiem nekā apustulis Pāvils, jo mēs taču saprotam, ka mēs dzīvojam pašā pēdējā laikā, kad skan 3 eņģeļu vēsts, un Atklāsmes grāmatā mēs redzam, kad šīs 3 eņģeļu vēsts rezultātā Dievam ir tauta, tur ir teikts, kas seko Jēzum, kas seko Jēram, lai kurp tas arī ietu. Tātad it visā seko Jēzum, lai kurp tas arī ietu, tā kā apustulis Pāvils sekoja, un viņam gala laikā ir tauta, kas pilnīgi tur Dieva baušļus un Jēzus liecību neskatoties uz zvēra uzbrukumiem. Tāpat kā tas bija arī pirmkristiešu laikā, kad vajāja kristiešus. Es saprotu, ka mēs šodien taču dzīvojam jau šajā pēdējā laikā, kad Dievs ir atjaunojis izpratni, un devis šo pilnīgo gaismu par visu patiesību, kas ir Dieva vārdā, un tāpēc vajadzētu būt tā, kā bija Pāvilam, bet, protams, ka mēs tā īsti to vēl neredzam. Mēs uz to ļoti gaidam un gribam, lai tas arī būtu mūsu dzīvēs tā. Bet es saprotu, ka kaut kā pietrūkst. Un tad ir tāda interesanta. Šodien varbūt ļoti daudz kristietībā un visur patīkas nedarīt grēku. Šodien mums ir citi standarti. Ja mēs skatāmies Pāvela darbību, ir pavisam kaut kas cits.
Mums ir jāsaprot, ka grēks nav jādara, bet mums Kristus ir parādījis kaut ko citu. Dariet to, ko es esmu darījis. Un Pāvils sekoja šim ceļam. Viņš sekoja Kristus piemēram. Nu, es nedaru grēku, es sēžu mājās, es smuki dzīvoju un kur ir Kristus līdzība? Ka Kristus atnāca glābt un atpestīt pazudušo. To pašu darīja Pāvils. Kur tad ir tie mūsu evaņģēlija ceļojumi, misijas ceļojumi? Kur ir mans misijas ceļojums, piemēram? Cik daudz kaimiņus es esmu apciemojis? Cik daudz grāmatas es esmu iedevis? Man patīk, Saules draudzē ir māsa, kura vēl ar vienu māsu kopā grāmatas izplata. Viņa aizbrauc uz grobiņu, tur viņus kaut kur apsūdz, pienāk policija un dikti smagi brīdina. Un kā jūs domājat? Tā bija pēdējā reize, kad viņas tur bija aizbraukuši? Nē. Viņas brauc tur vēlreiz. Vēlreiz brauc. Un vēlreiz dalīja grāmatas. Jūs saprotiet? Tā ir grāmatu dalīšana. Kur tad ir mūsu jaunās draudzes? Kur ir jaunās draudzes jaunās pilsētās? Jaunos ciematos? Tad kā ir ar šo Kristus raksturu atspoguļojumu? Kā tad ir ar šo Kristus sekošanu? Kā Pāvils saka, dzenieties man pakaļ, kā es dzenos pakaļ Kristumu. Vai tas vispār notiek? Un ejot tālāk, es gribētu šo tēmu noslēgt 12. nodaļā, Glika tulkojums. Tātad Pāvila grāmata Korintiešiem 12. nodaļa, 15. pants. Un es labprāt pats maksāšu, un par maksu pats gribu doties par jūsu dvēselēm. Jebš es jūs pārlieku mīlēdams, gan maz topu mīlēts. Viņš ar to sastapās, tāpat kā Kristus sastapās ar to. Par maz topu mīlēts. Un šī mīlestība, šī Kristus līdzība, ja pasaule neredz manī, tad viņai Kristu vajag? Nu, nevajag. Ja manī nevar redzēt Kristu, tad viņai Kristu vajag? Pasaule nevar salīdzināt. Nav ar ko salīdzināt. Pāvilā viņi redzēja Kristu, apustuļos redzēja Kristu. Viņi kaut ko ieraudzīja, un viņi izvēlējās un pieņēma stingrus lēmumus, redzot visu to, kas ir apkārt. Viņi ieraudzīja kaut ko tādu, ko viņi nebija redzējuši. Ejot tālāk, es gribētu, lai mēs atvērtu nākošā pirmdienas tēmu, it kā mums vajadzētu vēl apskatīt. Mirt, tas ir ieguvums. Un mums bija raksturvieta no 2. grāmatas Korintiešiem 10. nodaļas, un tur 3. un 6. pants. Jo mūsu cīņas ieroči nav miesīgi, bet spēcīgi Dieva priekšā cietokšņu noardīšanai. Mēs apgāžam prātojumus un visas augstprātīgas iedomas, kas paceļas pret Dieva atziņu, un uzvaram visus prātus, lai tie ir Kristum paklausīgi, un esam gatavi nosodīt visu nepaklausību, kad jūsu paklausība būs tapusi pilnīga. Jā, paldies! Un te ir, mēs zinām par šiem Dieva ieročiem, jau iepriekš mēs esam mācījušies, ja, un zinām. Tātad
te ir rakstīts 4. pantā, ka Dieva karošanas ieroči nav miesīgi, bet spēcīgi Dievu priekšā nopostīt visu, tātad nopostīt visus stiprumus, kas stāv pretī Dievam. Kā jūs to saprotat? Tātad mēs izpostam, ja? Visus tur padomus, tur visas domas. Mēs izpostam. Ko tas nozīmē? Dieva ieroči izposta. Lūdzu, Juri. Nu, tur jau ir tas 3. pants, ko nenolasīja, ka mēs dzīvojam gan pasaulē, bet necīnāmies pasaulīgi. Tātad mēs aizstāvam Dievu patiesību, un patiesība pa sevi ir stipra, un pasaulīgie ieroči ir šie melu informācija, melu ideoloģija, sataniska ideoloģija, un ja tā nevar tādā veidā gūt uzvaru par ļaužu prātiem, tad sākās vardarbība un piespiedu līdzekļi ar varu. Tā kā šie Dieva ieroči ir atšķirīgi. Dievs ir mīlestība, un mīlestību ar varu nevar uzspiest. Nu, un te, ka mēs apgāžam tur tos prātojumus, augstprātīgās iedomas un visi, kas paceļās pret Dievu atziņu, tad nāk prātā tas vecās derības teksts, ka šī ir tā kunga kalpu daļa, un viņu taisnība ir no manis. Tātad nevienam ierocim, kas pret jums celsies tiesā, neizdosies. Nu, šeit tas jaunā derība atkārtojās šis princips šajā garīgā cīņā starp Dievu principiem, starp Dievu patiesību un šīs dumpīgās pasaules meliem un sātāna sekotājiem un viņa ieročiem. Ir tā interesanti arī Filipiešiem 1. nodaļas tie 21. un 22. pants, ka patiesībā ir spēks. Ko tas nozīmē? Patiesībā ir spēks. Kāds gados vecs draudzes loceklis manās jaunības dienās mēdz teikt, ka patiesība ir tāpat kā mugura. Cilvēks var grozīties kā grib, bet mugura vienmēr paliks mugurpusē. Tā kā cilvēki var censties izgrozīt patiesību kā grib, viņi var tikai sapīties paši melos un domājošiem prātiem un tiem, kas grib būt godīgi savas sirdsapziņas un Dievu gara balss priekšā, patiesība skaidri parādīsies. Tiem, kas to grib noraidīt un noliegt, ir tāpat kā Kristus dienās, vai arī kādus darbus Kristus darīja, tie, kas negribēja viņu pieņemt, uzskatīja, ka viņš, vai pat pateica, ka viņš to dara Belcebula spēkā, ļauno garu virsnieku spēkā. Tāpat ir arī attieksme pret Bībeli un pret Dievu patiesību un evaņģēliju šodien. Nu, un tur, kur Pāvils nosauc visus Dieva ieročus, viņš tur kā vienu no Dieva ieročiem piemin arī patiesību. To, ko tu teici, un tur teikts, lai mēs stāvam savus gurnus apjozuši ar patiesību. Un Jēzus, runājot par patiesību, saka, ka patiesība darīs jūs brīvus, tad, kad jūs to atzīsiet. Tad mēs ļoti skaidri redzam, ka ir šis spēks tiešām patiesībai darīt cilvēku brīvu, un tas ir kā viens no tiem garīgajiem ieročiem, ar kuriem mums būtu jātērpjas, ja mēs vēlamies šos cietokšņus noārdīt, ja mēs vēlamies apgāzt tos prātojumus un visas augstprātīgās iedomas. Bet ir arī pārējie ieroči. Es saprotu, ka tie arī ir tikpat svarīgi kā ticība, kā Dieva vārds, kā lūkšana, tur ir teikts, un taisnība. Tātad tie ir visi tie ieroči, kas mums ir jāpielieto, lai šie visi cietokšņi būtu noārdīti. Un mēs redzam, ka apustuļiem tas darbojās, un šodien tas darbojās tikpat spēcīgi. Tātad, un te, redziet, apustulim Pāvelam nebija ne loks, ne šķēps, ne zobens, ne vairoks. Viņam pat naudiņa nebija. Viņam pat maka nebija. Bet kas viņam bija? To, ko apustuļu darbu grāmatā Pēters saka, man nav ne zelta, ne sudraba,
bet tas, kas man ir. Un tālāk seko šie vārdi. Jēzus Kristus vārdā taigā. Un tad rodas jautājums, kas man ir? Šodien varbūt ir zelts, mašīna, kaut kāda mājiņa, kaut kas, darbs, vēl. Man tas ir, kas bija Pēterim. Man ir tas, kas bija Pāvelam, Andrejam, Jānim. Man ir. Tas ir jautājums. Un par ko es runāju draudzē, par ko es runāju aiz katedras, par ko es runāju un ko es varu iedot sabatskolā, savam kaimiņam, tam kaimiņam, kurš nevar atmest smēķēšanu, dzeršanu, vai tam, kas smējās par kristietību, par Kristu. Ko man iedot? Man ir ko iedot. Man ir šie ieroči, kas bija Pāvelam. Man ir šis apbruņojums. Ja ne, tad es esmu kas? Es esmu tikai skanošs zvārgulis. Lūdzu, Laimoni. Jā, te ir ko pārdomāt par visu. Jo, ja mēs skatāmies uz to, kā Pāvils un tajā laikā, kā visi tur gāja, un viņiem jau nebija faktiski pats, izskatās jau, ka Pāvilam nebija tāda riktīgi nemaz savas dzīves vietas, ja. Un te man nāk prātā uzreiz, lai tā varētu pilnīgi nodoties, ļoti svarīgi, pie kā mūsu sirds ir piesaistīta. Un ja mūsu sirds tomēr ir piesaistīta, tas nenozīmē, ka mums nevar būt māja vai dzīvoklīts vai kas mašīna. Bet redziet, tur tā problēma, ka laikam tas ir ļoti sarežģīti, ka tas sirds tomēr piesaistās. Nevelt Kristus sacīt, tas tā josīgi varbūt izklausījās mācekļiem, bet viņš arī sacīja pagātam jaunieklim visu. Viņš neteica, taču vārds tas visu, varbūt tulkojam savu nozīmi, bet viņš pateica visu. Tātad, jā, jau, un tāpēc Pāvils arī varēja sacīt, ka viņam pāries viss, kas ir, tikai Kristus pāries viss viņam ir mēs. Un, lai tā varētu mēs iet, būt kā Pāvils, tad te ir jāatbrīvojas no tā, ka mūsu sirds piesaistīt. Arī tad, ka mēs esam nemaz tik turīgi neesam, arī var sirds būt piesaistīt pie kā. Citam ir televīzors, citam ir internets, tagad ir telefoni, visur tā jaunim īpaši tas ir tā, šodien ļoti sirds ir piesaistīt pie kā. Ja agrāk Pāvils gāja kājām visur un tā, tad šodien arī mēs cik piesaistīt esam pie transporta. Tas ir vajadzīgs, bet te jau ir problēma, vai mēs izmantojam pilnā jaudā viņu atkal, tā kā Pāvils. Jo faktiski jau mēs varētu izdarīt daudz vairāk kā Pāvils. Saka, tā paskatās, izskatās, saka, mēs ļoti maz salīdzinot ar Pāvilu izdevam. Mums jau tādas iespējas, vēl ir tehnoloģija. Un viss, ja tā, viss atskatās, un es izskatās svaidīniņ, ka mums jau nezinu, kā vajadzētu pārspēt Pāvilu. Tā es jau pārdomāju. Gan pie sevis, gan redzot, kā tas šodien notiek pie mums ikviena. Virsraksts, tad tur ir latviešiem ierakstīts virsraksts paļāvība, bet angļu oriģinālā ir drīzāk būt paļāvīgam. Tā doma. Konkrēti tur ir aicinājums izlasīt Filipiešiem 1, 23, 24 pantu. Glika tulkojumā tas skan tā, jo es topu spiests abejādi. Man gribās tapt atraisītam un būt pie Kristus, jo tas ir ļoti daudz labāki, bet miesā palikt ir vēl jau vairāk vajadzīgi jūsu dēļ. Tātad tas ir, ko apostols Pāvils saka pa nāvi. Interesants šis vārds būt atraisītam. Ko tas nozīmē? Tas ir no šī grieķu vārda analuo. Ja? Tad tur ir tā doma būt atraisītam. Ir kuģiniekiem ir tāds vārds atdot galus. Krievu valodā, un arī tam ir abas nozīmes. Dažkanci, ja,
Tas ir, kad kuģinieki atdod tās tavas, tiek dot pavēle atdot tās tavas, ar ko kuģis ir piesaistīts pie ostas tā mola, pie tiem, kas tur ir tās vietas, kur troses piestiprina, un kuģis dodās jūrā. Viņš tiek no šīm tavām atbrīvots. Nu, tam vārdam ir arī otra nozīme. Tātad tikt atbrīvotam no dzīvības, no šīs laicīgās dzīvības un atgriezties. Tad atgriezties. Ebreju 11. nodaļa runā par to, ka visi tie ticības tēvi, tā uzticīgā ķēnišķīgā līnija šeit dzīvoja kā svešinieki, kas meklē īsto tēviju un īsto pilsētu, īsto galvaspilsētu ar stipriem pamatiem, ko ir uzcēlis Dievs. Tātad tā ir tā jaunā Jeruzalem, par ko ir runāts Atklāsmes grāmatā, kas nonāks no debesīm un būs atjaunotā zeme. Tā būtu viena daļa. Vēl ir otrs teksts par to. 2. Timoteju 4.6. Ļoti līdzīgs teksts. Nu, latvieši ir ietulkojuši tagad, jo es jau topu par ziedojumu, bet pareizais tulkojums ir es jau topu upurēts un manas atraisīšanas laiks ir pienācis. Nu, atkal, tagad tas grieķu vārds analo ir citā locījumā, ir analūzis, tad tas atkal ir, atkal ir šī metafora, kā tiek atraisīts no tām saitēm, lai cilvēks varētu, lai tas kuģis var uzvilkt būras un doties ceļā. Vai varbūt tās būras jau ir uzvilkts. Tad šīs domas vēl tā papildu var pateikt. Un te viņš arī šajā 23. pantā, piemēram, arī Gliks un sinoidālā tulkojumā ir rakstīts, jo es topu spiests abijādi. Man gribas tapt atraisītam un būt pie Kristus, jo tas ir ļoti daudz labāk. Lūdzu, Līga, ko tu vēlies vēl piebilst šeit? Es domāju, ka šie vārdi mums liecina par to Pāvila arī iekšējo stāvokli, cik patiesībā viņam bija smagi, jo mēs te runājām par to, ka patiešām šī apustuļu laika kristietība, viņa bija skaidrāka, viņa bija stiprāka un spožāka, un tie cietokšņi, kurus viņi noārdīja, tas teksts, kuru tu arī mums liki lasīt, tie visi ieroči, ar kuriem viņi bruņojās, tas taču viss reāli darbojās. Cilvēki pieņēma Kristu, 1000 atgriezās, bet mēs saprotam, ka tā bija ļoti smaga cīņa. Un kā cilvēks, Pāvils jau šeit ir kā cilvēks, mēs redzam, ka viņam bija ļoti grūti, jo šeit viņš runā par to, kad viņš izvēlās, ka viņam ir tā, kad viņš izvēlās nāvi. Viņš šeit saka, ka mirt viņam ir ieguvums, un viņš saka, es kāroju atraisīties, tas viņam būtu visvieglākais. Bet šeit viņš saprot tomēr, ka viņš ļauj Dievam darīt tā, kā Dievs vēlās, un ja Dievs vēl var viņu izmantot, tad lai viņš viņu izmanto, bet es šeit redzu, kad ja Pāvilam pašam būtu iespēja izvēlēties, tad, viņš šeit, es redzu, ka viņam ir ļoti grūti, un viņš šeit pat izvēlās nāvi. Jā, paldies. Un paturpinot šo domu, ja mēs vēlreiz sakām, ka viņš būt pie Kristus, tas ir ļoti daudz labāk. Tas ir ļoti daudz labāk. Pirmais un galvenais ir būt pie Kristus. Jo izejot no tā, lai miesā vēl viņš būtu vajadzīgs jūsu dēļ. Jūs saprotat šo domu? Viņš var labāk izvēlētos mirt, un tad viņš ir pilnīgi pie Kristus. Tātad viņš bija izmeklējis savu sirdi, kad nebija nekas starp viņu un Kristu. Bet viņš saprot arī šo vajadzību, ka viņš vēl miesā, viņam vēl šeit uz šīs zemes ir kaut kas vēl jādara priekš cilvēkiem. Saprotiet, kādas attiecības viņam bija ar Kristu, kāda sekošana viņam bija, kāda, kā lai saka, kāda uzticība
kāda paklausība, kad viņš neko neatrada starp sevi un Kristu, kas būtu slikts vai ļauns, tur bija tikai labas, svētas lietas. Nu, šeit ir apostūlim Pāvilam līdzīga principa darbība, kāda bija Jēzuma Ģedzemenes dārzā. Ģedzemenā Jēzus cīnījās un lūkšanā lūdza, ja tas var būt, lai šis rūgtais kauss man iet garām. Un viņš redz, ka cilvēks liktenis svārstās svaru kausos, un cilvēks bez šī upuries bojā. Un viņš izšķirās nes šo upuri. Tātad arī apostols Pāvils viņam personīgi būt atraisītam un tikt jaunā zemē būtu ieguvums. Par to viņš ir pārliecināts. Bet jūsu dēļ tad viņš vēl ir gatavs kalpot. Un tāpēc jau tur viņš raksta, kā tajā 2. Timoteja 4.6, ka es jau topu upurēts, un mans atraisīšanas laiks ir tuvu klāt, nevis ir pienācis, tad tuvojās. Nu, drīz viņš zina, ka tas notiks, tā kā tas piepildīsies. Nu, tā arī mums vajadzētu domāt, ka apostols Pāvils būtībā līdzdarbojās gan Kristus darbā, gan ciešanās citu cilvēku labā. Un ja mums gadījumā kādreiz nāk ciest vai panest grūtības Kristus patiesības dēļ, tad mēs varam par to tikai priecāties. Bet ja mēs ciešam savas vainas un savu pārkāpumu dēļ, nu tad tas ir skumīgāk. Nu, Dievs mūs no tā gribētu pasargāt. Tātad Pāvils mīra šai pasaulē, lai varētu arī atdot savu dzīvību par šo pasauli. Un mums nākošā, ko mēs skatāmies, tātad stāviet stingri vienotībā, vienprātībā. Un tur mums ir tā ļoti interesanti, ir Filipiešu 1. nodaļa un 27. pants. Varbūt no glika varētu kāds izlasīt. Varbūt Jānis var, vai kam ir glika bībele? Kurā nodaļa? 1. nodaļa, 27. pants. Filipiešiem 1. Tūlīt, jā. 20. Tikai Jā, turaties, es arī varu nolikt. Jā. tikai turaties cienīgi pēc Kristus evaņģēlija, ka es vai nākdams un jūs redzēdams, vai pie jums nebūdams, varu dzirdēt, ka jūs stāvat vienā garā, vienā prātā, kopā cīnīdamies par evaņģēlijumu ticību. Redziet, kā ļoti interesanti. Te ir rakstīts, turaties cienīgi pēc Kristus evaņģēlija. Tātad mums ir paraugs. Mums ir paraugs, kādu evaņģēliju sludināja Kristus. Kādu evaņģēliju Kristus caur savu draudzi grib šodien sludināt. Un tad turaties cienīgi pēc Kristus evaņģēlija, un kā šis evaņģēlijs izpaužās. Ko jūs tur vēl atradāt šajā pantā? Ko mēs varbūt te ieraugam? Te ir, vai es pie jums, lūdzu, Liliāna? Viņš ir priecīgs, ka viņi stāv vienā garā un vienprātīgi, vai kad Pāvils ir pie viņiem, vai kad nav viņš pie viņiem, vai arī kad viņš ir citur kaut kur, un ka viņi cīnās par šo evaņģēliju ticību un nebaidās no pretinieku draudiem ne no kā, un dzīvo Kristus evaņģēlija cienīgi. Un tas ir brīnišķīgi, un Elēna Vaita arī to mums saka tajā piekdienas vielā, te bija tas citāts, man ļoti patika, tas tik nezinu, vai visu Ļoti skaists, jā. Jā, varbūt es varu izlasīt to fragmentu. Izlasi, jā. Jā. Kristietībā nekad nav bijis tik daudz dažādu ticības novirzienu kā tagad. Un ja garīgās dāvanas bija nepieciešamas, lai pasargātu pirmās kristīgās draudzes vienotību, cik daudz vajadzīgākas tās ir šodien, lai vienotību atjaunotu.
Pravietojumi skaidri rāda, ka tieši tāds ir Dieva nodoms pēdējā laikā, un mēs esam pārliecināti, ka tad, kad kungs Ciānu atgriezīs, sārgi atkal būs vienprātīgi. Saprātīgie domās vienādi. Kad tas piepildīsies, tas starp visiem, kurus kungs uzskata par saprātīgiem, ticībā valdīs pilnīga saskaņa, jo nevar būt, ka ļaudīm, kas tiešām visu pareizi saprot, izpratne būtu dažāda. No tādām pārdomām kļūst skaidri redzams, ka draudzes pilnības stāvoklis, par kuru šeit runāts, vēl gaidāms nākotnē. Līdz ar to varam secināt, ka garīgās dāvanas tad vēl nebija sasniegušas savu mērķi. Te ir tāds, šis ir tāds, ka saprātīgie domās vienādi, un kad mums ticība būs pilnīga saskaņa. Jo, protams, es arī to saprotu, ka tam tā ir jābūt, jo, ja svētais gars vada tevi, Miķeli, un viņš vada mani un katru vienu no mums, un katru vienu, kas klausās, ja katru personīgi mums vada svētais gars, tad mums ir viens gars, mums ir vienāds prāts. Kristus prāts mums visiem tad ir vienāds prāts, un līdz ar to mēs arī tad esam vienoti. Ja mēs saliekam kopā to, ko mēs šodien esam mācījušies, tad būtībā ir tātad vienotība būs tad, ja tiks pieņemts viss Kristus evaņģēlijs, ko viņš sludināja pagātnē un ko viņš grib, lai mēs pieņemtu un sludinātu šodien. Lūdzu, Juri. Jā, var jau tā ilustratīvi attēlot to vienotību. Kristus ir tas lielais viduspunkts, varētu ar tādu lielu apli viņu uzzīmēt. Un mēs tie pārējie, kas tuvojamies Kristum, kas gribam tuvoties, esam tādi mazi, tādi aplīši. Un jo vairāk mēs tuvojamies Kristum, jo vairāk mēs esam vienoti. Tā daļa, kas mūsos ir Kristu, varētu tā teikt, tā daļa ir vienota. Un visi mēs esam vienoti tajā vienotā Kristus patiesībā un mācībā un garā. Un arī šī patiesības mācība, šī Bībele viss ir iedvesmota svētā garā, svētā gara vadībā. To nav cilvēki paši izdomājuši, bet Dievu cilvēku un pravieši to ir pierakstījuši svētā gara inspirācijā vai iedvesmā. Un jo tuvāk mēs esam šai Bībeles patiesībai, visi, jo mēs esam vairāk vienoti. Problēmas un nevienprātība rodās tad, ja kāds iziet ārpus šīs Dieva patiesības, Kristus patiesības un grib pierādīt un ar varu uzspiest citiem savu patiesību, kas atšķirās no šīs Bībeles patiesības. Tātad viņš paņem kaut kādu izrauj no konteksta, kaut kādu Bībeles patiesību, pieliek savu patiesību, tāpat kā čūska Edens dārzā ar dalīto mēli, un kopēji pasludina savu nepatiesību. Šādā veidā mēs nevaram būt vienprātīgi. Arī grāmatā Lielā cīņa ir rakstīta tādi vārdi, ka, ja mieru un vienprātību var nodrošināt atteikšanās no taisnības un dievišķiem principiem, tad, lai labāk nav tāda vienprātība, tad, lai labāk nāk šķelšanās vai pat kari. Tā kā, galvenais ir mīlestība, un Kristus ir teicis un aizlūdzis, lai visi būtu vienoti uz šī patiesības vārda pamata. Un apustuļu laikā apustuļi vadījās svētā gara vadībā, un arī pirmkrišķiešu draudze vadījās svētā gara vadībā, tad tā vienprātība un vienotība bija iespējama. Bet kāpēc vēlākos gadsimtos tā pazuda? Tāpēc, ka dažiem patika valdīšanas saldums, un tie sāk ar Dievu vārdu kā ar preci pievilt, nepasludināt tās patiesības, kas bija neizdevīgas tiem garīgiem vadītājiem, tie viltus ganiem, un sāka latīņu valodā sludināt, kā viņi būtu gudrāki un pārāk par lājiem, par to vienkāršo tautu, jeb šo Kristus ir pret tādu sadalījumu, Mateus 23:8, un tajos pantos viņš saka, ka jūs visi esat brāļi, neviena nebūs saukt par augstāko, tātad rabbi ir mans augstākais. Tā kā, protams, mums citu vajag cienīt labāk kā sevi un sajust savus kļūdas, bet nevis kādam tas dod iemeslu, tagad es esmu gudrāks, es esmu labāks, es esmu pārāks, jūs neprotiet latīņu valodu, un tagad visiem sāks latīņu valodā sludināt un klausiet manai mācībai. Tā ir nostāšanās Kristus vai Dieva vietā, tas ir antikrista gars, tātad pret Kristus gars. Tā mēs varētu
daudz runā, bet vienprātība ir uz viena dievvvārda pamata, dievgara pamata iespējama pareizi, vienprātība. Jā, jūs jau nedaudz pateicat. Bez svētā gara spēka tas nenotiks, jo pirmā draudz, kāpēc? Tāpēc, ka viņi jutās pilnīgi, ka viņos nekas vairs nav, ar ko izcelties. Viņi visi bija kā vienādi. Viņi visi bija nodevuši Kristu mācekļi un tāpat vispārējie jutās ļoti apbēdināti par to, kādi viņi ir. Viņi saprata, ka bez spēka viņi nekas nav. Tā kā svētais gars izlējās, tas pats ir šodien vajadzīgs. Tas, kad svētais gars ir, jā, viņš jau visur darbojas, arī tie domā, ka ir patiesība, kas varbūt nemaz Dievu baušas tā neizprot pareizi, arī cīnās un paskatāties, kā viņi nopietni to visu dara, bet svētā gara darbība jau ir pavisam cits, tad, kad tiešām ir viena sirds un viena dvēsele, un kamēr tas tā nebūs, tikmēr arī var redzēt, ka te jānovāc šķēršļi, jānovāc viss tas, kas var kavēt. Un cik daudz mēs šodien lūdzam pēc svētā gara izliešanās tā nopietni, ne tikai tā kaut cik garamējot. Cik tas mums ir svarīgi un saprotam, jo mēs atrodamies tādā privileģētā stāvoklī. Šodien nekāds liels vajāšanas nav, neviens mūs nav tāda, kas mūs neierēc tā īpaši, jā, nebija tā kā komunismu laikā, tur pavisam varēja just tādu saskaņu vienot vairāk un arī tādu nodošanos vairāk. Un kur tas nebija, tad tas norādīja, ka tur jau parādījās arī šis cilvēku izpausums, ka katrs domāja, ka viņš kaut ko labāk saprot un apiet svēto garu darbību un nelūdz un nejūtas tik atkarīgi no svētā gara un paši iznes savus spriedumus, savus domas un tā tālāk. Paldies. Tā interesanti, ja mēs paskatāmies, ko darīja mācekļi pēc Kristus augšām celšanās. Viņi palika Jeruzālēmē, jo viņiem tika apsolīta dāvana. Mums arī ir šis apsolījums, tas ir viens jautājums. Un ko viņi darīja, kad viņi tur sapulcējās? Pa mājām vai tajā Jeruzālemes dievnām vienātajā daļā? Viņi pārsprieda katru Kristus teikto vārdu, izrunāja viņu. Un ko secināja? Mēs to nesapratām. Mēs to nepieņēmām. Un tad viņi salīdzinājās lūkšanās, gan savā starpā, gan ar Dievu. Un tikai tad viņi varēja tikt svētīti patiesībā. Tikai tad. Kā tas ir ar mums? Būtībā jau bija vispirms pēc Kristus nāves un augšām celšanās. Viņi palika Jeruzālēmē un lūdza pēc svētā gara dāvanas. Un kad viņi svanēja svēto garu, tad viņi patiešām varēja būt vienoti gara vadībā un bezbailīgi darboties. Par to jau runā arī nākošā ceturtdienas tēma. Un ja var pie tās ceturtdienas tēmas, tur tāds interesants teksts, kas vēl bija jālasa, ka Markus 3:25 Kristus vārdi. Tad Kristus teica tā atkal glika tulkojumā, ja kāds nams pats pret sevi ir ienaidā, tad tāds nams nevar pastāvēt. Tātad Kristus to teica kādā gada kontekstā, kā tie apvainoja, ka Kristus izdzen ļaunos garus Belcebulu ļaunā garu virsnieku vadībā. Šim pantam ir divas puses, manuprāt. Es nezinu, es parasti saskatu divas puses šim pantam. Viena puse, ka ja jau Sātans ir ar sevi ienaidā, Sātans gari, tad jau viņš neies savā spēkā ļaunos garus izdzīt. Tā būtu viena puse, bet otra puse, ka patiešām ļaunums šajā pasaulē nav vienots, tas ir dalīts. Ievērojamā mērā mēs varam pateikties, ka ļaunā spēka nav īsti vienoti. Ja viņi būtu vienoti, mēs redzam, kāpēc ir kari un kaušanās cilvēku starpā no kārībām, kas viņu domās un locekļos ir, un nepareiz domāšana, Sātans iedvesmo viņus, ka viņi savā starpā kaujās un cīnās, lai
Sātans iegūt lielāku neatgrieztu dvēseli pļauju. Tā kā, par to mēs varam būt pateicīgi no vienas puses, bet no otras puses tomēr Sātana vienotais mērķis un ļauno spēku vienotais mērķis, uz ko viņš vada, ir galējā gadījumā cīņa pret Kristu un Kristus patiesību. Par gallaiku Kristus jau teica, ka jūs dzirdēsiet karus un karu daudzdināšanu, bet tā vēl nav tas gals. Un šīs valstības evaņģēlijs tiks sludināts visā pasaulē, un tad nāks gals. Tātad šeit ir varbūt ietverta tā pēdējā atmoda, pēdējā gara izpausme, izliešanās, tāpēc arī tagad esam aicināti atkal gadu sākumā vispasaules draudzes valdību aicina lūgt par vienotību garā, lai mēs gara spēkā varētu pabeigt kā draudz šo darbu, un lai Dievs palīdz, kaut mēs arī par to lūgt un domāt un piedalītos, tad mēs varētu, tad šī cīņa kulminēs. Ja evaņģēlija pasludinās, tad ir jau tā rakstvieta, vai tā doma, ka tiklīdz atjaunosies pirmatnējā dievbijība un evaņģēlija pasludināšana, tā var sākties vajāšanas. Un tādā veidā arī būs šī pēdējā patiesība izcelt pasaules uzmanības priekšā, šī mūžīga evaņģēlija trija eņģeļu vēsts, kas ir tagadēja laika patiesība, kas ir aprakstīta Atklāsmes 14. nodaļā, tās ir konkrēts mūsdienu patiesības. Pasaulē tas ir jādzird un pasaulē ir jāizšķirās, kurā pusē nostāties. Tas būs tad vienot un bezbailīgi ir jāpabeidz šis darbs, tāpat kā tas tika iesākts pēc Kristus. Šī Kristus vēsts izplatījās kā uguns salmos, un tā arī šai pēdējai atmodai jābūt ir līdzīgā veidā svētā gara vadībā un vienotībā. Mums ir Filipiešiem 27:30. Vienoti un bezbailīgi. Tātad mēs secinājam vienu lietu. Vienotība ir tikai uz Dieva vārda un pravieša gara dāvanas pamatu. Tāpat kā Kristus svētījās patiesībā, tāpat arī mums ir jāsvētās patiesībā. Ja mēs svētamies visā patiesībā, tad arī mūsu starpā, draudz starpā būs vienprātība. Jo būs viens evaņģēlijs. Nevienprātība ir tad, ja evaņģēlija atšķirās, vai viņi ir nepilnīgi, vai viņi ir tikai daļēji sadalīti vai sakropļoti. Tikai tā. Un te, ja mēs lasām Filipiešu 1. nodaļas šos pēdējos pantus, un te ir rakstīts 28. ka jūs nekādā lietā netopat iztrūcināti no pretiniekiem. Lai jūs netiekat iztrūcināti. Par ko mums pretinieki var pamatot pārmest? Viens jautājums. Mūs var apkaunot. Par ko? Par neusticību. Par neusticību. Par nepilnīgu ticību, vai par kroplu ticību, vai par neticību. Tad mūs var apkaunot. Un te tālāk, 29. pantā ir rakstīts, ka mums ir dota žēlastība uz viņu ticēt un arī dzan par viņu ciest. Tagad tāds jautājums, kāpēc man būtu jācieš? Par viņu, tātad par patiesību. Un kāpēc tā ir nosaukt par žēlastību? Tā jau ir tā līdzdalība Kristus ciešanās, arī šis darbs. Arī ir tā ideja, ka tās tā kā radības mokām tiek salīdzināts šīs garīgās patiesības, un arī tur ir vairāk teksti, kur arī apostols Pāvils uzrunā draudzes locekļus kā tāds tēvs mīlestībā, kas viņus garīgā veidā ir tā kā dzemdinājis vai radījis ar lielām grūtībām un lūkšanām un cīņām,
Tā kā varbūt arī tādas domas nevajadzētu palaist garām, bet arī tādas varētu ievērot. Jā, paldies. Lūdzu, Liliana. Es domāju, tāpēc, ka vienkārši Kristus arī cieta, un Bībelē rakstīts, ka viņš ciešanās, viņš bija norūdīts ciešanās, un viņš bija sāpju vīrs, un viņš, un vienkārši arī kaut vai iebu, ja mēs ņemam Bībeles piemēru, tad Sātans izaicināja Dievu, pasakot, kad redzi, tas tāpēc, ka viņam viss ir labklājība un labi, tāpēc viņš tevi neaizliedz. Bet ja viņam paņem atrauj viņam labklājību, tad redzēs, ka viņš tevi aizliegs. Un Sātans vienkārši, kā teikt, izaicināja Dievu, un Dievs pieļāva. Un lai caur ciešanām parādītu, kad tu patiesi, lai pārbaudītu, kā teikt, mīlestību. Jo tomēr, mēs visi tiekam pārbaudīti, mūsu ticība tiek pārbaudīta. Un viegli ir, varētu teikt, ticēt un būt labās dienās, varbūt, nezinu kā kuram, bet, principā. Bet tad, kad ir ciešanas un tā, tad pastāvēt ir grūtāk, varētu teikt. Tur jau pamatā bija kā, bet, redzi, Pāvils un visi viņi dziedāja slavas dziesmas ciešanās, ciešot Kristus dēļ. Bet, vienkārši viņas tika pieļautas par godu Dievam, lai pagodinātu Dievu. Un ka parādītu, ka neraugoties uz visu to, viņi tomēr mīl un tic un paļaujas uz Dievu. Un tādā veidā tika pienests godam Dievs, un patiesībā caur Pāvila atrašanos cietumā tika sekmēts pat evaņģēlijs, un arī tiem, kas bija ārā, viņiem arī bija lielāka drosme nest evaņģēliju vēsti, kā jau mēs to pētījām pagājušajās reizēs. Jā, paldies. Laimīgi. Jā, Jēzus jau sacīja, tā kā viņam būs jācieš, tā arī jums jācieš būs. Viņš jau to ir teicis, un tāpēc ir ļoti svarīgi. Jo kāpēc viņš to teica, ka būs arī vajāšanas un ciešanas? Tāpēc, kad ir ienaidnieks, jau uzreiz to nepacietīs, viņš jau uzbruks. Un tas jautājums ir šodien, kāpēc varbūt, ja mēs tā sludinātu 3 eņģeļu vēsts, tā kā viņam būtu jābūt, tad mēs redzētu, kā visi tie notikumi atrisinātos. Mēs jau šodien to nedaram. Tur ir tā nelaime. Mēs jau gan runājam 3 eņģeļu vēsts, vai mēs maz izprotam, kā viņus jāpasniedz tas 3 eņģeļu vēsts. Jau var jau pateikt, ka 3 eņģeļu vēsts jau ir arī viss, ko sludinā šodien no paaugstina. Tas viss ir 3 eņģeļu vēsts. Ko nozīmē 3 eņģeļu vēsts? Tas būtu atsevišķi par to vēl dziļāk jāpārunā. Tad redzēt kādu uzbrukumu, tad sakot, tā būtu liels vajāšana. Tā tik mierīgi. Un tad arī notiek Kristus otra atnākšana. Jā. Es par 29. pantu. Jo jums dota žēlastība nevien uz Kristu ticēt, bet arī par viņu ciest. Ļoti interesanti. Pravieša gars raksta, ka no visām dāvanām, ko debesis var piešķirt cilvēkam, sadraudzība ar Kristu, viņa ciešanās, ir vispārliecinošākā uzticība un visaugstākais pagodinājums. Šie vārdi man liek tā aizdomāties daudz dziļāk par to, kas šeit rakstīts, ka tā tad pirmkārt viņu to nosauc par dāvanu, ciešanas par Kristu, te ir nosauktas par dāvanu, un tas ir visaugstākais pagodinājums. Un tad es domāju, kādā ziņā tas ir pagodinājums. Bet ja mēs esam kristieši, un ja mēs runājam par to, kad mēs gribam līdzināties Kristum, ja mēs runājam par to, ka mēs gribam tādas izjūtas, kādas ir Kristu Jēzu, ja mēs gribam, lai mums ir Kristus prāts, tad būtībā tieši ciešanas Kristus dēļ tas ir tas, kas lūk mūs ved ar vien tādā ciešākā sadraudzībā ar Kristu. Jo Kristus jau šeit uz šīs zemes dzīvojot, viņš bija sāpju vīrs, un viņš cieta.
tātad, jo mēs vairāk tuvosimies viņam, jo arī mums būs vairāk šo ciešanu, es tā saprotu. Jā, ciest par Kristu, tātad ir ciest par patiesību. Tātad, ja es paaugstinu Kristus doto patiesību, tad, kā Laimons teica, tad tūlīt sekos vajāšanas. Un ciešot, ko tad es daru? Es paaugstinu Dievu, es paaugstinu Kristu, paaugstinot patiesību. Paaugstinot to, kas ir svēts, taisns un labs. Es paaugstinu patiesību visu priekšā. To, kas man vajā, to, kas man nevajā, to, kas ir pamukuši, kaut kur noslēpušies, lai viņi, tāpat kā filipieši, kolosieši, skatoties uz Kristu, kļūtu bez bailēm, kļūtu vienoti un lai izietu un turpinātu nest patiesību. Patiesība ir jānes. Un ciešanas ir tāpēc, kad mēs neaizliedzam patiesību. Mēs viņu paaugstinam, un tad mēs saņemam šo vai vajāšanu, vai izsmieklu, vai draudus. Mēs saņemam. Lai mēs vēl bezbailīgāk, vēl augstāk paceltu šo patiesības vārdu uz šīs zemes, lai cilvēki to ieraudzītu, saprastu, pieņemtu, būtībā, lai izšķirtos par vai pret, un lai Kristus varētu ātrāk atnākt. Tas ir mūsu uzdevums paaugstināt patiesību, tas ir mūsu uzdevums svētīties patiesībā, lai mēs būtu Kristus liecinieki, lai mēs būtu arī viņa jaunās valstības dalībnieki, lai mēs būtu patiesi kristieši. Bez patiesības paaugstināšanas tas nav iespējams. Kā Kristus paaugstināja un darīja savu tēva prātu, tā arī mums tas ir jādara. Ja mēs to nedaram, tad mēs neesam Kristus sekotāji. Lai kungs mūs svētī un apgaismo un dāvā žēlastību. Lūdzu, Jūris grib ko teikt. Jā, glābšanas darbs patiešām reizēm ir saistīts ar grūtībām, bet šajā pasaulē ir tā, ka tā evaņģēlija vēsts, šis vārds no krusta, ir ģeķība tiem, kas pazūd. Un uz otru pusi šīs pasaules gudrība ir ģeķība Dieva acīs. Un tāpēc tas liekas ģeķību, un ja tā ideoloģija, tikai vāja ideoloģija, sāk pielietot vardarbību. Tāpēc vajā tie, kas aizstāv Kristus patiesību. Šīs nedēļas tēma bija dzīvība un nāve, un es gribētu vēlreiz pieminēt, ja varētu, vidū bija otrdienas tēmā tāds labs piemērs. Tie, kas tic dvēseles nemirstībai, tie, kas tic, ka cilvēki pēc nāves aiziet paradīzē vai ellē, tie citē kādreiz to Kristus līdzību par bagāto vīru un nabagu Lācaru Abrahama klēpī, un tā jau bija līdzība, tikai kas parādīja, ka tur ir liela plaisa, ka nav nekāda pārēja, nav nekāda purgatorijas ideja, ka varētu pāriet no viens stāvokļa otrā. Konts ir noslēgts. Starp tiem, kas ir miruši, ir liela plaisa, pilnīgs bezdibens, katra liktenis ir izšķirts. Un šeit bija otrdienas tēmā tāda ļoti laba doma, ka ja pieņemt, ka cilvēki pēc nāves uzreiz dodās uz debesīm, tad kur tad Lācars bija? Un kā justos Lācars, ja pēc 4 dienu priekiem paradīzē atnākt eņģelis ar sliktām ziņām pēdiņās un sacīt, atvaino Lācaru, bet Jēzus tevi sauc atpakaļ uz zemi, un šeit tu palikt nedrīkst. Un agrāk vienmēr teica tā, ka ja Lācars patiešām būtu bijis paradīzē, cilvēkam tas ļoti interesētu. Viņi jautātu, kur tu biji, kā tur klājās. Viņš paskaidrot kaut ko, vai viņš ir bijis debesīs vai ellē. Bet viņš nekur nebija bijis. Kāpēc pieminēja Lācaru?
tāpēc, ka te līdzībā Kristus teica, to līdzību Kristus teica saistībā ar to, ka viņš Lācaru bija patiešām modinājis no miroņiem kādu citu, vienkārši ir izmantots līdzīgs vārds. Un šeit, ka nāk tie bagātais vīrs lūdzu, lai es sūtu kādu ziņnes pie viņa brāļiem, lai tie nenonāk šajā ciešanu vietā. Un viņiem tiek dot atbildi, ka tie neticēs arī tad, ja kāds no miroņiem modināts tiks. Tātad Lācars, burtiski viens reālais Lācars tika modināts no miroņiem, nekādas liecības par elli vai debesīm viņš nesniedza. Saskaņā ar Bībeli skaidru un gaiši rakstīts, ka mirušie neko nezina, vai viņa bērni ir godā, vai citas lietas neko nezina, tā kā miruša vaicāšana un sazināšanās ar mirušo gariem ir Bībelē aizliegta, tā ir sazināšanās ar Sātanu, ko Sātans izmanto, lai pieviltu cilvēks, tad nāve ir bezapziņas miegs, te ir apcere vēl papildināts, ka tas bezapziņas miegs ir kā miegs bez sapņiem, no kura Kristus modinās savus uzticīgos otrās atnākšanas laikā. Ja būtu debesis un paradīze un elle pēc nāves uzreiz, tad būtu lieki daudzi Bībeles teksti par augšām celšanos. Bībele runā par pirmo augšām celšanos, 1. Tesaloniķiešiem 4. nodaļas 16. 17. pantā, kad Kristum nākot pirmie celsies tie, kas ticībā uz Kristu ir miruši, un pēc tam mēs dzīvie, kas vēl palikuši pāri, kopā ar viņiem tiksim aizrauti gaisā padebešos pretī tam kungam. Tas ir pats fināls šai pasaulē. Visi bezdevīgie ies bojā no Kristus atnākšanas spožuma. Viņi nevar panest Dievu godības klātbūtni. Dievu godības klātbūtni ir kā rijošs uguns, un viņi ies bojā, un viņa tiesa būs šo 1000 gadu laikā, un pēc tam būs viņa galējā tiesas sprieduma paziņošana, viņiem tiks atgādināta visa dzīve, un būs šī galējā nāve uguns ezerā, jeb uguns jūrā, kā to dažādi tulko. Tā kā šodien bija tēma par dzīvību un nāvi, kas vēlās to saprast Bībeles gaismā, bija pietiekoši materiāli, lai mēs to pareizi varētu uzzināt un saprast. Un ja kas to vēl nesaprot, visiem ir izdevības jautāt. Ir izdevības jautāt arī pie šiem Bībeles apceres pārunām, ko mūs tā pāruna grupa veids. Vienmēr var uzstādīt jautājumus, un mēs esam labprāt gatavi uz šiem jautājumiem atbildēt. Un tā mēs esam kaut cik izskatījuši šo tematu. Un mūžībai ir jāsvētās, un tas ir aicinājums katram. Mūžība ir kaut kas tāds, kas nevien cilvēks sirdī nav nācis, nevien cilvēku prātā, vai mēs to iegūsim, vai pazaudēsim, tas šodien ir ielikts mūsu rokās. Un noslēdzot mūsu pārunas, es aicinātu Laimoni pielūdz ar mums kopā.